Mani sauc Ivona Bibika, un es pārstāvu vidu. Man ir tas prieks un gods pārstāvēt vidu. Un šodien es mēģināšu tikt galā ar šo. Viss strādā. Un es mēģināšu pastāstīt par vairākām lietām šodien. Kāpēc mēs ieviesām analītiku, kas bija tie nosacījumi, tātad, kas ir nepieciešamība šim solim, kāda bija izaicinājumi, ja, un uz ko mēs šobrīd tiecamies un kur mēs ejam. Es domāju, ka nedaudz ir jāpastāsta par ļoti tādām praktiskām lietām, kur mēs dzīvojām. Ja? Mums bija ļoti nepieciešama vide analītiskiem risinājumiem, jo, raugi, mūsu arhitektūra līdzinējā, protams, tie nebija skaitīkļi, tie nebija Exceļi. Exceļi arī bija, bet arī viņi bija salīdzinoši maz. Mums bija infrastruktūra, kur bija dažādi faili, mums bija vismaz 140 ārējie datu avoti, mums bija ļoti dažāda tehnoloģija, ar ko mēs uzturējām datus un kā mēs ar viņu strādājām. Tas nozīmē, mums bija arī dažādas datu bāzes, ja? un līdz ar to mums tā vide bija ļoti saskaldīta, līdz ar to viņu bija ļoti grūti administrēt, ja? Nemaz nerunājot, ka mums vajadzētu viņu centralizēt, lai dabūtu šo te zinātību jau par daudz lielāku datu apjomiem ar daudz mazākiem spēkiem. Ļoti būtiski bija arī tas, ka pie šādas informācijas daudzuma un saskaldītības mums arvien grūtāk bija nodrošināt sistēmu ātrdarbību, ja? Jo bija dažādi ETL datu transformācijas, ja? Pagaidu failu un tā tālāk un tā joprojām, ka šo pasākumu faktiski padarīja pietiekami lēnu, bet tie lēmumu pieņemšanas procesi, viņi diktē kaut ko citu, viņi diktē zināmu ātrumu, kas ir nepieciešams. Ja? Līdz ar to šis kopā vienkārši viņš bija, zināmā mērā, viņš jau bija tāda, tā kā nepieciešamība, ja? Vēl jau vairāk tajā brīdī, kad ieviesam maksājuma administrēšanas sistēmu, ja, mums bija nepieciešams atbalsts arī dažādu pārskatu veidā, dažādas arī risku analīzes, ja, uz ko mēs šobrīd esam specializējušies tieši analītikas jomā. Ja, tā kā tas bija tāds ļoti, faktiski obligāts nosacījums. Ja. Vēl jau vairāk tas, ko arī Aldis teica, ja, ir arī ļoti daudz dažādu veidu kļūdas datu transformācijas procesos. Ja, jo šīs datu transformācijas viņas kļūst vairāk, viņas ir grūti pārvaldāmas, viņiem ir dažādi palaišanas brīži un tā tālāk, un līdz ar to šo te vajadzēja minimizēt, orientēties vairāk uz replikāciju mehānismu un tam līdzīgi. Protams, ka mēs pilnībā nevaram izvairīties no datu transformācijām, jo vide infrastruktūra ir gana sarežģīta, un par to būs nedaudz vēl vien tālāk slaids. Ja? Vēl viena lieta, kas mums bija ļoti svarīga, mums ir tiešām liels lietotāju skaits, un mums vajadzēja pārvaldīt šos lietotājus ar viņu varēšanām, ar viņu, teiksim, tiesībām, ko viņi var darīt sistēmās, kam viņi var piekļūt un kā viņi var... Tā, ne tas. Tā. Un te ir īsts ieskats par to, tātad kāda ir mūsu saimniecība. Kad jau, teiksim, šī konkrēti SAP HANAS ieviešana bija absolūti nepieciešama. Ja, mums bija visu datu apstrādēji, šobrīd mums ir 9 serveri. Es domāju, ka tuvākā nākotnē mums būs viņu vairāk, mums būs otrais datu centrs, ja, bet tas nozīmē, ka ir trīs līmeņa arhitektūra, ir aplikācijas serveri, ir datu transformācija un izplatīšanas serveri. Tātad šī saimniecība ir ļoti liela, viņa kaut kādā veidā jāsavalda. Ja. Runājot par datiem, kopumā ir ap 11 terabaitiem, ja, ko mēs šobrīd varam droši apgalvot. Ja. Un viņi arī, ja mēs skatāmies, tad ir gan Sybase, NetEase un HANA, un pakāpeniski pieaug tas datu apjoms, kas ir SAP HANA pusē, ja, un Sybase sāk pildīt to lomu, kas ir tā augstā datu glabāšanas vietne. Tas nozīmē tie dati, kas netiek intensīvi raustīti, ja, viņi stāv tā kā rezervas variantā, ja, un NetEase, no kuras mēs faktiski esam spiest atteikties, NetEase ir serveris un softs, kas ir, divi vienā, ja, bet viņiem ir jau ražotāja atbalsts ir beidzies, līdz ar to mēs esam veiksmīgi no NetEase jau nomigrējuši, ja. Tā kā, lūk, datu apjoms, viņu, teiksim, dažādas glabāšanas vietnes, jeb datubāzes, un tas viss kopā veido ļoti sarežģītu
saimniecību. Par ārējiem datu avotiem es jau minēju, vēl ir arī tas ļoti liels lietotāju skaits. Ja? Tātad mums ir paredzēts, ka mums vienlaicīgi var būt 700 DNS lietotāji, reģistrēt mums ir 1200, bet tiešie un pastarpinātie lietotāji ir virs 2500. Kāpēc ir pastarpināti? Tiešie ir tie, kas izmanto un strādā ar analītikas, ar risku sistēmām. Pārējie viņi to dara pastarpināt. Tas nozīmē, darbojoties, piemēram, maisā, izmanto kaut kādas pārskats un tā tālāk, ja, kas it kā parādās jau kā atbalstošā vide tehnoloģiskā. Tā, braucam uz priekšu. Tā. Te tāds ļoti īsts ieskats ir datu vizualizācijai. Mēs faktiski pamatā izmantojam gan biznesa objektus, gan arī Power BI. Ja? Tas nozīmē, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt paši, cik labi un cik daudz, te mēs varam arī redzēt. Ja? Tātad šīs te lietotāju skaits arī viņš mums pietiekami aug. Vienlaicīgi mums jāsaka, pie mūsu sistēmām slēdzās arī ārējie lietotāji, ja? Kas nozīmē, ka, teiksim, tas ir pietiekami nopietnas jau šīs lietotāju skaits, un mēs redzam, ka viņš vispār arī aug. Varbūt ne ļoti dramatiski, bet principā aug. Teiksim, pa kādiem 10% gadā mums šāds lietotāju skaits pieaug. Un tātad, tajā brīdī, kad mums viss šī saimniecība bija jāsavalda, tad bija jābūt lēmumam, ko mēs darām, tad ko mēs izvēlamies. Tātad, ņemot vērā, kāda mums bija priekšnosacījuma, mums bija vairākas, protams, iespējas, bet tika izvēlēts SAP HANA risinājums vairāku iemeslu dēļ. Un viens no viņiem, kas šeit nav pirmais minēts, bet kā otrais, ir tas, ka līdzinējās, teiksim, tehnoloģijas, kā piemēram Sybase un biznesa objekti, tie ir, teiksim, SAP, kā viņš varētu nosaukt, SAP kā ražotāju komponentes. Ja? Līdz ar to mums zināmā mērā savietojamības jautājumi ir vienkāršāki. Mēs varam uzdot jautājumu, kas izriet no tā, ka mums tomēr nav jāsadraudzina ļoti dažādi ražotāji un jāmēģina šos te jautājumus risināt jau ar diviem reāliem ražotājiem. Ja? Un līdz ar to mēs spērām šo te soli, ka tika ieviesta SAP HANA, ja? kas noteikti bija ļoti pareizs solis, ja, arī no tā viedokļa, ja, ka mēs it kā mazinājām riskus, piegādātāju riskus šobrīd jau, kā mēs skatāmies no ražotāju puses. Ja. Un faktiski HANA šobrīd, viņa pakāpeniski ar vien vairāk un vairāk, teiksim, šobrīd ir ceļā centralizācijas projekts, ja, kas nozīmē, ka ar vien lielāki datu apjomi tiek apstrādāti un tiek ražoti jaunas risku vadības sistēmas, kas atbalsta šo te mūsu vida darbības pamatlietas. Ja, tā kā, Oi. Tā. Kādi mums bija, kas bija tas sarežģītākais šajā situācijā? Tas nav tā, ka tas ir ļoti gludi, ka viss notiek pats pa sevi, un te būtu jāņem vērā vairākas lietas, kas mūsu gadījumā viņas mums... Jebkurā gadījumā viņas padarīja, teiksim tā, mums bija dažādu ātrumu projekti, kas tika ieviesti ar dažādu, teiksim, efektivitāti un pielikto enerģijas daudzumu, teiksim tā. Un tas, protams, ir atkarīgs arī ļoti no tām zināšanām, jeb pieredzes un prasme līmenis, kuri bija iesaistītie cilvēki šajos projektos. Faktiski, kas izkristalizējās, ka pietrūka tādu tomēr analītiķi, kas ļoti labi spēja definēt prasības, ja, jo viens ir, teiksim, pateikt tieši, ko man vajadzētu, tas, ko Aldis teica, drīzāk tādā nestrukturētā veidā, un kādam tas tomēr ir jāpārvērš strukturētā veidā, un nevienmēr to var izdarīt piegādātājs. Ļoti svarīgi, lai šo te tomēr jau uz vietas būtu jau tāda pieeja, ja, ka mēs paši esam spējīgi šo te strukturēto pieeju arī nodrošināt. Ja. Faktiski ar to mums, es uzskatu, ka mums bija par maz šāda tipa, teiksim,
speciālisti. Otrs, ja mēs runājam tā atkal jau zināmā mērā novecojas terminoloģija, digitālā transformācija, tad viņi attiecās arī lielā mērā uz cilvēkiem. Ja? Jo ar vien lielāku nepieciešamību ir tieši, lai būtu šādi biznesa analītikas, cilvēki ar biznesa analītiķi iemaņām, ja? Kas jebkurā gadījumā daudz ātrāk mēs varam nonākt un definēt to, kas mums ir vajadzīgs. Tas, ko mēs vēl, ko es vismaz sajūtu noteikti, ka ir programmatūras izstrādes standarti. Par to arī jārunā, jāstāst par to, kāds ir programmatūras izstrādes cikls, no kā viņš sastāv, lai būtu tā kopaina, ja? Jo ļoti bieži, piemēram, cilvēki aizmirst, ja viņi nodefinē prasības, mēs esam pasūtījuši, tad jābūt arī, gatavai infrastruktūrai, ja? Lai tas būtu pilns atbalsts, ja? Ka to var uzlikt, var palaist testa vidē, nemaz nerunājot, ka to pēc tam ir jāpalaiž produkcijas vidē. Vidā tas ir ļoti labi sakārtots, bet no otras puses, ja, šāda tēma, izpratne par šo te pilno ciklu, viņam vajadzētu būt vairāk zināmam un vairāk arī, par to ir jārunā. Lūk, protams, ir arī tāda lieta, ka mums, kā jau es minēju, bija sarežģīta tehniskā administrēšana. Un ne tikai. Mums ir ļoti striktas dažādas pieejas tiesības schēmas, kas zināmā mērā arī ir gan labi, gan arī uzliek zināmas ierobežojumus, jo tīri tā atkāpjoties nedaudz un paskatoties, es to uztveru kā zināmu ierobežojumu, ja, jo varētu daudz optimālāk kaut kādas lietas izdarīt, daudz labākus to risinājumu atrast, ja mēs, mums nebūtu starp šīm struktūrām kaut kādu nosacījumu, ja, kurus diktē varbūt arī tādas lietas kā iekšējā kultūra, vai arī, tam arī kaut kāda objektīvie nosacījumi, ja, jo mēs būtu brīvāki nedaudz, ja, jo mums tie risinājumi būtu elastīgāki un iespējams arī, kā lai to saka, es gribētu teikt elegantāki, visaptverošāki, ja, tas ar to arī, protams, jārēķinās, ja, tas nav nepārmetums mums pašiem sev, nedz arī, bet tas ir zināmā mērā tiešām arī ierobežo. Lūk, braucam uz priekšu. Es uz otru pusi viņu griežu visu laiku. Redziet, tas tomēr satraukums, ja? Tā. Jā. Protams, ka ir viena lieta, kas ir ļoti svarīga, tā bija sarežģīta starpsistēma integrācija. Tas nozīmē arī, ka ir daudz lielāka vērība jāpiegriež tieši šiem te saskarnēm starp sistēmām, jo kļūdas bieži var rasties arī nododot šos te datus no vienas sistēmas otrā. Ja, tā kā tas pirmām kārtām arī uzliek ļoti augstu latiņu testēšanas praksēm, ja, un ir vairākas lietas, ka, protams, kad mēs piegādājam, un drīzāk, kad piegādātājs piegādā šo te risinājumu, ja, tiek iztestēts konkrēts risinājums. Ja, testa vidē viņš tiek pārbaudīts un tā tālāk un tā joprojām, bet produkcijas vidē var būt pārsteigumi, ja, jo tur vienalga ir šī te integrācija ar citām sistēmām, un ļoti, es neteikšu, ka bieži, bet var gadīties, ka ir tiešām sarežģīti to notestēt, un, diemžēl, šad un tad tas notiek arī reāli produkcijas vidē. Ir vēl vairākas lietas, ja mēs runājam par datu kvalitāti, ja, tā ir arī ļoti būtiska lieta, ja, datu kvalitāti, mēs uzsākot darbu 3,5 gadus atpakaļ vidā, es sapratu, ka ir viena lieta, kas zināmā mērā, kas, manuprāt, iztrūka to brīdi. Tas bija jautājums par datu apgabalu īpašniekiem. Ja, un šeit nav runa tieši par resursu īpašniekiem, bet par konkrētu datu apgabalu īpašnieku. Un arī tāda loma kā datu pārvaldnieks arī dzen nav. Kas principā ir tāda ļoti klasiska lieta, kad nav īsti zināms, pie kura skriet, ja kaut kas notiek un kaut kas īsti nestrādā. Ja, līdz ar to šobrīd arī ir jau sakārtoti, ir ārējie dati jau ļoti ieguvuši tādu strukturētu veidu un ir skaidri atbildīgie, ja, jo
strādājot tiešām tik lielā uzņēmumā, ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kurš par ko atbild, un šīm schēmām jābūt ļoti, ļoti skaidrām, ja, pie ļoti daudzveidīgi datu avotiem, ja, tas, piemēram, ir tiešām ļoti svarīgi. Šobrīd turpinās darbs pie iekšējo datu kopu apzināšanas un atbildīgo, darbs ar atbildīgajiem, jā, kuri arī apraksta šos datus un šos datu izmantošanas īpatnības. Tas ir, starp citu, tas, kas nevienmēr tas parādās, jūs varētu teikt, tas parādās PPS, ja programmatūras specifikācijā, projektējumā, bet tas nav tā nevienmēr, jā, un ir vajadzīgs nedaudz valoda, kas ir starp šo te PPS, PPA un gala lietotāju izpratni par to, par datiem un to, teiksim, uzturēšanas īpatnībām. Ja? Tā kā tas bija arī ļoti, ļoti būtiski. Un šeit es gribētu teikt, es daudz nestāstīšu, bet tās ir tās jomas, kur mēs pielietojam SAP HANA. Ja? Tas ir gan nodokļu maksātāju segmentēšanā, ja? Šobrīd ar 1. janvāri ir ieraudzījis šīs te risinājums jau dienas gaisma, ja? Un EDS katrs uzņēmējs var apskatīties, kā viņa uzņēmumu kādā grupā iekrīt. Un šī te padziļinātā segmentēšana nozīmē arī ļoti lielu informācijas apstrādi, veselus 180 rādītājus, ja, kas ir ļoti daudz, un ir līdz ar to arī ir šie riska faktori, viņi ir ļoti smalki apzināti. Ja? Tā kā, es gribētu teikt tā, ka šeit ir tas, ko es atkal gribētu pieminēt Aldi. Ir šī te zinātība, ja, un kas notiek tālāk? Strukturētā zinātība, bet tālāk ir jau sociālā atbildība par to, kā pieņemt lēmumus. Ja? Un tas nav viens un tas pats, un te laikam parādās tā nelielā mazā plaisiņa, kas ir jau vidu uzdevums būt sociāli atbildīgam. Ja? Jo nevienmēr tas, kas parādās ļoti konkrēti ar kā riska faktors, nevienmēr viņš ir uzreiz interpretējams un pieņemams lēmums. Ja? Līdz ar to šeit parādās vēl šī te nemanāmā maziņā plaisiņa. Ja? Bet tas nozīmē, ka līdz ar to mēs ļoti labi redzam šobrīd, mums ir 360 grādu skats par katru nodokļu maksātāju, viņš ir papildinājies un kļuvis apjomīgāks, un arī, protams, vids strādā pie tā, lai būtu šis te burkāns kādā veidā, teiksim, atbalstītu un ko piedāvātu, teiksim, tiem, kas ir lojāli, kas ir kārtīgi nodokļu maksātāji, ja, lai viņiem būtu arī atbalsts. Es domāju, ka tas radīs arī lielu, teiksim, tālākos soļus un attīstīsies šī daļa. Es domāju, ka es nelasīšu visu pēc kārtas, kas šeit ir minēts, ja, bet faktiski viens no pirmajiem projektiem, kas bija uz SAP HANA bāzes, zināmā mērā kā pilots, bija nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana. Ja, un te ir arī minētas, neiešu cauri buletiem, bet tās ir tās lietas, kur mēs vispār varējām smuki pāanalizēt un saprast, kā izskatās lūk šī te viss, kas saistīts ar šo te nelegālo līdzekļu legalizāciju. Es gribētu teikt tā, ka šie algoritmi, pēc kuriem strādā risku sistēmas, viņi ir principā tāds know-how, kas ir vīda rīcībā, viņi netiek publicēti, saprotams, ja, jo tad viņi savas funkcijas arī nepildīs. Ja. Tā kā šeit ir, protams, jāņem vērā ar šādi faktori. Ja. Tad braucam uz priekšu. Kā jau es minēju iepriekš, tas ir arī maisa atbalstam, ja, faktiski ir dažādi riska kritēriji, sākot jau no nodokļu maksātāja reģistrēšanas brīdi, nemaz nerunājot par viņu tālāk jau, teiksim, darbību un viss, kas saistās ar nodokļu nomaksu, ja. Tāpat ir vesela joma, kas bija sakārtot un faktiski tiešām devusi labus rezultātus, arī skaitliskā izteiksmē, ja, ir PVN atmaksas risku analīze, ja, un ļoti liels atbalsts, lai varētu normāli apstrādāt šīs te deklarācijas, un tas ir tas, ko arī atkal Aldis rādīja, ja, ir tas, ko mēs varam 100% neanalizēt, ja, vai tas, kur mums ir kaut kādi riski, ja, vai arī pavisam nopietni ir stingri jāķerās uzreiz klāt. Ja? Tad šādā griezumā mēs šo te informāciju visu varam dabūt. Jā.
Tad ir vēl, šeit ir man parādījies, nezinu, kāpēc netēza migrācija jāpūs sāp Hana. Tas, par to es jau runāju, te man maziņš gluks. Tā braucam atkal uz priekšu. Muitā ir ļoti apjomīgs risinājums, jā, kurš gana elastīgs arī ir, un faktiski viss saistās, kā jūs saprotat, viss ap deklarēto preci, gan paaugstināta riska preces, gan paaugstināta riska valstis, ja, transferta cenas, ja, maksājumi, kas saistīti ar dažādiem antidempinga pasākumiem, ja, un šobrīd arī saņēmēji un importētāji sasaiste ar vidu segmentācijas statusu. Ja, šobrīd jau ir 6. projekts, ja, kas mums 6. etaps, ja, kas mums beigsies mājā, ja, un tur varētu vēl domāt vēl un vēl. Ja, tā kā tā ir ļoti konkrēta joma, ja, kur arī ir liela pievienotā vērtība, ir lietas, kuras jūs publiski ieraugat, ja, ka ir kaut kādas lietas notikušas, viņas ir pateicoties arī tam, ja, kā ir šādi te atbalsts, risku analīzes atbalsts. Ja? Un šobrīd kas notiek? Analītikā nekas neapstrājās un procesā ir fizisko personu riska analīzes, akcijas preces riski. Man jāsaka, ka šīs sistēmas tiek modernizētas, viņi tiek pārceltas no vecās vides uz jauno vidi, ja? Un pie reizes arī, teiksim, tās biznesa prasības arī tiek attīstītas. Ja? Šobrīd arī ir ceļā gan valsts amatpersonu deklarācija riski un ļoti nopietna piedziņas procents atbalsta riski, ja, kur ir arī paredzēta cieša integrācija ar citām sistēmām, ja, kas ir gana sarežģīts process. Un šeit laikam es gribētu teikt vienu lietu, ka mēs 90% strādājam pēc agile un faktiski tās ir prototipēšana. Tas nozīmē, mēs faktiski mums ir kārtējā iterācija, piegādājam, skatāmies, ko būvējam klāt, mums ir nākamā iterācija, nākamais etaps un tā mēs ejam uz priekšu. Bet ir atsevišķas situācijas, atsevišķi gadījumi, kad ir jāuzstājas programmatūras specifikācija, kad ir sarežģīti pietiekami sarežģītas prasības, sarežģītas integrācijas nosacījumi un tā tālāk, vai arī, teiksim, mums šīs te formulēšanai nepieciešama, jo arī, kā jūs iepriekš teicu, nav varbūt šo te dziļāko iemaņu, kā labi noformulēt šīs te prasības, un tad ir laikam vienīgais ceļš ir šim vissarežģītākam apgabalam izveidot šo te specifikāciju. Ja, to mēs arī šajā gadījumā praktizējam, ja, dēļ sarežģītības, procesa sarežģītības. Ja. Nu, faktiski, jā, es minēju jau par muitu. Jā, šādā veidā mums ir jau ļoti konkrēti darba uzdevumi. Ja? Un tad pavisam nobeigumā es gribētu teikt, ko te mēs darīsim uz priekšu. Protams, ka mums jāpabeidz tas, ko mēs esam uzsākuši, ko es jau minēju iepriekšējā slaidā, un viss ir jāievieš. Ja? Tas nozīmē, ka arī vēl arī ir daļa cilvēku jāapmāca, jāapmāca treneri, lai viņi varētu tālāk arī savus kolēģus apmācīt, jo viens, ka mums ir sistēmas, ar kurām var strādāt un normāli pieņemt lēmumus, otrs ir tomēr kolēģi zinātība, ja? Un tas ir vienkārši, šobrīd ir arī mums ir iespēja apmācīt, ja? Ko mēs arī darām, ja? Un bez šaubām, ka Hana būs kā vai no atbalsts, vai tāda, es nezinu, core sistēma, kur būs dažādas jaunas izstrāžu komponentes, piemēram, gada ienākuma deklarācijas modernizācija, ja, kur arī, protams, kā atbalsts ir viens no ļoti būtiskām lietām, ir šīs te Hanas analītika. Ja. Priekšā ir e-rēķini. Cerams, ka viņi būs, kas būtu ļoti svarīgi. Faktiski tautsēmniecībai eksistē tāds vecmodīgs vārds, bet tā būs ļoti laba lieta, atbalsts tomēr arī vidējiem un mazajiem uzņēmējiem. Es ļoti ceru, ka būs arī šāds te e-rēķinu risinājums pilnvērtīgs. Ja? Ko mēs varētu vairāk domāt, mēs vairāk varētu bīdīties no tādas konstatācijas uz uzvedības modelēšanu vairāk, jā, tātad varbūt spērt šo soli vairāk tādas, es nezinu, prediktīvās, ja prognozējošās modelēšanas virzienā, jo mēs tomēr pamatā, jā, mums ir tendences, mēs varam viņus analizēt, jā, bet tas tomēr ir ļoti, ļoti piesiets tam faktiskām lietām, jā, te mēs varētu vēl domāt, kā mēs to varētu uz ko mēs varētu tiekties.
Protams, ir doma par nestrukturētās informācijas analīzi, bet līdz tam arī ir jānodzīvo, ir jāsaprot, kā viņu iedabūt, kā viņu interpretēt, un vai tas mums var palīdzēt. Tā kā te ir jāizsver arī, teiksim, tās investīcijas, potenciālās investīcijas izmaksas, un ko mēs ar to varam darīt, jo nevienmēr var panākt ļoti labu rezultātu. Protams, ieviešot vispārējas gada deklarācijas, var arī izdarīt kaut ko arī ar citiem līdzekļiem, un, protams, ir viena skaista lieta, tā ir datu vizualizācija un viss ap to, un tā kā, protams, arī to, ko Aldis brīnišķīgi var palīdzēt un konsultēt, tas ir Power BI un biznesa objekti, kur arī ir pieredze. Ko es vēl gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi, kad ir šādas sarežģīta risinājuma ieviešana, ir svarīgi, lai piegādātājs tomēr pārzinātu šo piegādes subjektu, un, teiksim, es gribētu teikt, ka tieši nodokļu jomas pārzināšana, visas fineses, kas ir, tas ir ļoti svarīgi, jo, teiksim, mēs, protams, varam gribēt, lai mums būtu 101 piegādātājs, bet tas nav īsti reāli, jo tā zinātība, viņa ir sarežģīta, un pārņemt tās lietas, tas arī ir ļoti sarežģīti, tas ir reāls fakts, tā kā šeit ir ļoti svarīgi, jo, teiksim, mēs varam kaut ko aizmirst, bet piegādātājs, kurš šo jomu ļoti labi pārzina un kuru pusē arī cerams ir šī zināšana nodokļu, un zinātības, tā teikt, pārmantojamība, tas ir viens no tiem arī ļoti svarīgiem izdošanās faktoriem, ka tas ir jāņem vērā, Tā kā, tā. Man liekas, ka es esmu visu pastāstījusi, un, paldies, smaidiņš ir spēkā. Varbūt ir kādi jautājumi? Redzu. Es šo te negribētu varbūt ļoti konkrēti atbildēt. Tur ir zināmas naudas paredzētas, pie tam no AF, tas ir atveseļošanās fonda līdzekļiem, Viņi ir konceptuāli tikai ceļā vēl, Tikko ir, es saku, konceptuāli, tad mēs arī īsti nevaram pateikt, cik mums tur laika aizies uz vispārēju. Es negribētu būt vieglprātīgi, jo viens ir gan prasība definēšana, gan arī vēl normatīvo aktu, tā teikt, slīpēšana un tā tālāk. Tas visiem kopā ir jāsaprot. Bet jā. Varbūt vēl kaut kas ir. Ja nē, es šobrīd atdošu Andrim, un Andrim būs konkrēts stāsts, kā mēs nonācām līdz segmentācijai. Labdien! Es varbūt turpināšu to tēmu, ko Ivona iesāk. Faktiski HANAS platforma, valsts ieņēmuma dienestā, vide, kur būvē dažādas analītikas risinājumus, bet faktiski mans stāstījums būs par vienu konkrētu risinājumu, kuram ir jau dažāda terminoloģija, tas tāpēc, kad ir kaut kāda terminoloģija, ko lieto valsts ieņēmuma dienests iekšienē, un ir terminoloģija, kas ir publiska, lai padarītu to uztveramāku un draudzīgāku ārējai nodokļu maksātājiem vai kā plašai auditorijai, un tas ir ratings, jeb Ivona minēja, kad ir segmentēšana. Faktiski nodokļu maksātājs sadalīt kaut kādās grupās, iekšēji to valsts ieņēmuma dienas sauc par segmentēšanu, bet ārēji tas ir nodokļu maksātāja ratings, un faktiski es centīšos īsumā pastāstīt, tad, kas lācītam vēderā, kā mēs viņu veidojām un kādi bija tie nosacījumi. Tātad ratings, šeit ir minēti faktiski valsts ieņēmuma dienesta mērķi, kāpēc tāds tiek ieviests. Viens ir informēt par to, kā nodokļu maksātāji maksā nodokļus, otrs ir motivēt to darīt labāk, tas ir ieraugot, teiksim, kas ir valsts ieņēmuma dienesta rīcībā, ir cerība, ka būs kaut kādi pavedieni, kas ir jādara, lai uzlabotu. Un tad, protams, vēl tad tehniski radīt kaut kādus risinājumus, lai var dalīties ar to informāciju, tur parādīt, teiksim, viens nodokļu maksātājs otram, kad viņš ir labs un tā tālāk. Un tātad, lai šos mērķus sasniegtu, pretī bija šīs te prasības IT atbalstam, tas ir mums kā izstrādātājiem, lūdzu nodrošiniet šo, un tas ir, ka vēlme bija, ka tas viss ir jābūt automatizētam, tas ir viens iedarbinam kaut kādu procesu, un ratings ir gatavs.
nedaudz izaicinājums, kā to darīt. Faktiski otrs ir, kad te jau mēs nonākam pie tās šīs dienas tēmas, kad tās zināšanas un algoritmi faktiski ne jau ir mūsos kā izstrādātajos, mēs daudz ko zinām, bet nu, tā patiesā zināšana jau ir ieņēmuma dienestā, metodiķiem, analītiķiem, no tiem cilvēkiem, kas strādā ar šiem datiem. Un tad bija prasība, nu, tad jābūt iespējai, kad to visu loģiku maina, definē, uztur, papildina. Paši bija darbinieki, un ka sistēmai tas ir jāatbalsta. Un kas būtiski, kad ja mēs iegūstam kaut kādu reitingu, un tad ir skaidrs, ka, nu, ja mēs parādām to EDS-ā, tad būs uzreiz zvani, kāpēc tā, kāpēc man ir A, kāpēc man ir B, un tad ir jābūt iespējai izskaidrot. Nu, tāpēc, ka tas nav, tas ir, un jābūt ir, nu, nevar kaut kā piešķirt un teikt, nu, tā sanāca, ja. Un, protams, kad sistēma, kā reitings, viņa jau nav kaut kāda iekapsulēta, ja, tur jābūt iespējai viņu paplašināt papildus. Un atkal tas ideālais modelis ir, kad paši darbinieki, nu, teiksim, te ir šobrīd tas cikls pateiks, kad reizes ceturksnī, nu, viņi tad no ceturkšņa uz ceturksnī īstenībā var ieviest izmaiņas, ja, un tas pat ir normāli redzēt, kas nestrādā un kaut kā attīstīt to sistēmu. Un tad atkal, ja mēs tās izmaiņas ieviešam, tad skaidrs, ka tur pietiekoši algoritmisks viņas ir, nu, vai kad viņas darbinieks tad kaut ko nodefinē, ievieš, un tad viņam vajag viņu pārbaudīt, kas tad tur sanāk, ja, nu, nomodelēt, pareizais rezultāts sanāk, nesanāk. Faktiski, un tam būtu jābūt tādam ikdienas procesam, ja, nu, es tagad ieviešu, tad es paskatos, kas ir rezultātā, nesanāk labi, atkal modificēju, un faktiski šeit mēs kā izstrādātāji nepiedalāmies, un tur pilnīgi tā ir, nu, pašapkalpošana sistēma, un, protams, lai izvairītos no kaut kādām tām problēmām, kas rodās, kad mēs kaut kādā vairākās sistēmās uzkrājam datus un pārsūtam, nu, tad īstenībā vēlme bija to vienā platformā visu darīt. Ja? Nu, minimizēt iesaistītās komponentes, tādā veidā mazināt riskus, kad kaut kas kaut kur nenotiks. Un tas specifika, ka tie ir nodokļu maksātāju dati, cloud, vēl ar vienu šobrīd ir aizliegtais vārds, tas viss notiek datu centrā. Nu, kas mūsdienās uzliek ierobežojums īstenībā uz kaut kādu tehnoloģiju, platformu, iespēju izmantošanu, jo pamazām jau viss tā attīstība ir mākonī šobrīd. Ja? Bet nu, tāds izaicinājums ir. Tika pieņemts, un kas tad ir tas reitings? Liekas jau, ka nu, šobrīd mēs ieejam EDS-ā, reitings faktiski ir ar burtiem apzīmēts. Tur ir A, B, C, 3 grupu uzņēmumi, nu, bet zem tā A, B, C, kas faktiski ir tas gala produkts, apakšā ir katram no šīm te A, B, C ir 6 rādītāji, katram rādītājam ir vērtējumi, 4 veidi vērtējumi, katram rādītājam papildus vēl ir kaut kāda detalizācija, kas to paskaidro, un no rādītāja jāvar atvērt detalizācijas pārskatu, kur vēl nu, pavisam detaļās to var ieraudzīt. Ja, tur tāda informācijas piramīda veidojās. Nu, jā, un šo visu, tad, nu, šo te visu informācijas kopumu, tad šajā sistēmā nu, mēs automatizējam. Nu, protams, tajā brīdī, kad to sāka veidot, un īstenībā jau reitings jau neparādījās tagad, nu, 1. janvārī, jau faktiski no 2018. gada jau bija valsts ieņēmuma dienestā kaut kādi nu, veidi, kā to darīt. Šī jau varētu teikt ir 3. paudze tai sistēmai, un nu, tā izšķiršanās jau ir tāda, uz ko balstīties. Ja? Es jau nedaudz minēju, ka ir jābūt izskaidrojumiem tiem rezultātiem, un kā tad mēs ar kādiem rīkiem nu, tās zināšanas vai to gudrību šajā sistēmā ieliekam. Ja? Nu, ko mēs zinām, ir mākslīgais intelekts, ir kaut kādi aprēķina modeļi, kuri varētu izrēķināt ja, pēc kaut kādiem rādītājiem, nodokļu maksātāji. Ir izskaidrojums mākslīgais intelekts un ir noteikumi, kas ir business rules vai nu, kaut kādas kārtules. Un faktiski nu, katrs no viņiem dod mums šo rezultātu, un mēs redzam jau no pētījumiem, ka nu, ir dažādas jomas, kur nu, dažādās jomās, nu, katrā jomā mēs izšķiramies tad par labāko risinājumu. Nav tā, ka nu, teiksim, tikai mākslīgais intelekts der visam. Ja? Katra kaut kāda specifika tēma
specifiska joma, ko mēs risinām, ir tur kaut kādi savi plusi un mīnusi. Un faktiski tā kā es jau minēju, kad ir jābūt izskaidrojumam tam rezultātam, tad faktiski šeit visur tiek izmantoti noteikumi, jeb biznesa kaut kādas kārtulas, kurās tad darbinieki ieliek tās zināšanas vai tos algoritmus, kā būtu jāstrādā sistēmai, lai mēs beigās nonāktu līdz vienam burtam A, B, C. Faktiski tas risinājums bija noteikumi. Un tad to sistēmu tika veidota tā, kad HANA platformā mēs veidojām tādu automatizētu vidi ar iespēju viņu attīstīt. Pirmais, tur galvenā komponenta ir metadatu vadība, tas ir kādi mums ir šie rīki, jau man minēja 180 pamatdati. Varētu būt, ka tur jau bija kaut kādi mēģinājumi un vēl kādi 100 atkrita, kā tika izbrāķēti varbūt kaut kādos testos. Un tad tas rīks, kurā mēs tās zināšanas uzkrājam, faktiski ir HANA platformā ir tās ruļu frameworks. Un viens no tiem rīkiem ir ruļu frameworks. Es varbūt vēlāk parādīšu arī, kā viņš izskatās no lietotāja skatu punkta. Tas ir pamatu, teiksim, viens no bāzes rīkiem. Un otrs bāzes rīks izrādījās nekas cits kā atskaišu veidošanas rīks. Valsts ieņēmuma dienests plaši izmanto SAP Business Objects. Un kāpēc tieši SAP Business Objects? Tāpēc, kad jau ilgstoši ir datu noliktava un faktiski jau valsts ieņēmuma dienesta darbinieki paši veido atskaites un mums kā izstrādātājiem varbūt mēs skumīgi sēžam, jo mums neviens atskaišu veidošana nepasūta, jo valsts ieņēmuma dienesta darbinieki paši ļoti labi zina, kā atlasīt datus, kā iegūt parādnieku sarakstu, kā atlasīt tos, kuriem ir kaut kādi kavējumi, tur termiņu pagarinājumi un faktiski mēs sapratām, ka ja mēs iedosim iespēju ar šo rīku nodefinēt kaut kādu informācijas atlasi un automatizēsim visu pārējo, kad tas derēs, un tā tas arī bija. Tātad pamatā tātad mums ir bāzes, ja 180, mēs vai ar kaut kādām kārtulām vai ar atskaitēm nodefinējam, no kurienes nāk dati, tad sistēma pati šo visu apkopojot tādās kaut kādās tādās sistēmās, kur ir daudzi avoti, 180, tad būtiski ir šos daudzos avotus salikt kaut kādā sakarīgā, strukturētā formātā, lai no tiem rezultātiem nākošais secinājums būtu korekts, ja viņš nebūtu nepareizs. Un tad šajā rīkā mums ir risinājums, ar ko mēs šos daudzos avotus tādā vienkāršātā relācija strukturētā formā apkopojam. Un tad nākošais līmenis ir jau atkal rakstam nākošo kaut kādu to noteikumus vai kārtulu, kā no šiem rezultātiem mēs iegūstam rādītājus, vai kā no šiem rezultātiem mēs iegūstam to gala produktu, jeb reitinga burtu. Ja tam reitinga burtam apakšā ir vesela procesa, infrastruktūra, kā mēs pie tā nonākam. Un tad gala produkts ir šis te reitings, kuru mēs ieraugam EDS šobrīd. Šobrīd no 1. janvāra viņš katram individuāli ir pieejams, un kā jau es minēju, nav tā, kad reitings tagad tikai no 1. janvāra parādās. Šeit fonā ir tā esošā realizācija, kur jau pēdējos 3 gadus ir pieejama EDS-ā, un tā esošā realizācija balstījās uz diezgan lielu roku darbu, manuālu darbu. Daudz cilvēkiem bija jāapkopo tas, ko es minēju, ka mēs mēģinājām automatizēt, tad līdz šim bija tā, ka šīs te tabulas, pieprasījumus, datus manuāli tad darbinieki apkopoja, tad lika Exceļos, darbināja skriptus, vide tika izmantot, lai to visu sakalkulētu. Un beigās tad tika iegūts fails, kuru EDS sistēmā importēja. Tad šo jauno HANAS platformas risinājumu, kā es minēju, ir viena pogas spiediens, sistēma izrēķina no avotiem, saņem datus, sarēķina reitingu, un nekur nekas nav jāimportē, jo mums ir REST mikroservisi, kuri izmanto datus, lai šo informāciju vizualizētu EDS sistēmā.
nākotne, nākotne, kas jau ir iestrādāta, bet ko vēl publiski tas nav manīts, šis reitings būs arī publiskojumā datubāzē pieejams visiem par visiem, un tad, ja mēs uzkrāsim kaut kādu vēsturi, tad šeit būs sadaļa vēstures dati, kur kad katrs nodokļu maksātājs par sevi varēs kaut kādas vēsturiskās tendences izsekot un skatīties, kā tas viss pasliktinās vai vēlams uzlabojās. Un tagad varbūt neliels piemērs, kāds tas, es minēju, tāds SAP HANA Rule Framework, kas viņš tāds ir, kā ar viņu strādāja. Faktiski te ir tāds piemērs no šīs te konfigurēšanas rīka, kas ir veidots ar šo te HANA platformu, kur faktiski tā HANA platforma, tas nav tikai analītikas rīks, kur tikai atskaits mēs darbinam, bet tas ir arī rīks, kurā var kaut kādu datu uzturēšanu notikt. Un šeit, piemēram, ir veids, kā ir personas, mums vajadzētu tāds demo piemērs, gan, kas ir uz kaut kādu realistisku scenāriju balstīts, kur mums vajadzētu personu saklasificēt. Mēs zinām pamatdarbības veidus, kas tā ir pa personu, fiziska, juridiska persona, un mēs gribētu vienkāršot šo klasifikāciju, kuru varētu izmantot riska analīzē. Tad mēs redzam, ka šāds izskatās tas HANA Rule Frameworks, kur jebkurā brīdī, te ir lēmumu tabula, 2 kolonas, pēc kurām var kāds darbinieks vai izstrādātais nodefinēt atlases nosacījumus, un rīks ļauj jebkurā brīdī pēc nepieciešamības pievienot kaut kādu jaunu, šeit ir kolona, faktiski tas ir, pieņemsim, mēs izdomājam, ka mums nevis pēc pamatdarbības vai fiziskas, juridiskas personas pazīmes, bet mums vajadzētu arī zināt, ka tam uzņēmumam ir jābūt aktīvam, tas ir, mēs kaut kādu likvidētu uzņēmumu reitingu nerēķināsim, ja? Tad faktiski šādi tas sistēmas lietotājs pats var ieviest jaunu papildinājumu, pateikt jā, un papildus noteikti vajadzētu ņemt vērā, kad jābūt aktīvam uzņēmumam, un pēc tam, kad mēs esam šādas izmaiņas veikuši, apstiprinājuši, saglabājuši to visu, faktiski tajā brīdī mēs jau varam rēķināt reitingu, un šis papildus nosacījums jau tiks izmantots aprēķinā. Ja? Un to mums nodrošina tehnoloģija, ko sauc par to Rule Framework, noteikumu redaktors vai kā. Tur faktiski viņš ir arī jau dažādos rīkos, dažādās veidos realizēts, un šeit mēs izmantojam to, kas ir pieejams tajā platformā. Tad, lai būtu ērtība to darīt, tad faktiski mēs esam realizējuši, kad var izmainīt šos noteikumus, un arī tad ir tāds priekšskats, kuru var paskatīties, kas tad ir sanācis. Ja? Te nekādas datu ielādes nav vajadzīgas, mēs izmainām un skatāmies, ir, kā vajag vai nav, ja nav, tad atgriežamies un labojam. Šis ir viens elements no tās sistēmas. Otrs elements ir, kā tas būtu, ja mēs, kā es minēju, var izmantot atskaišu rīku, lai šīs zināšanas ieliktu nosacījumu veidošanā. Tad otrs atskaišu rīks ir tas pats biznesa objekts. Un biznesa objektam tas pārskatu veidošanas rīks ir Web Intelligence. Ja, te ir līdzīgs interfejs, tikai citi tie pamatdatu lauki. Un šajā gadījumā šeit no datu noliktavas mēs saņemam termiņu pagarinājumu. Ja? Kāds ir termiņu pagarinājuma izpildes procents? Tas ir atkal saistīts ar parādiem, finansēm, un šajā gadījumā mēs nodefinējam šo te termiņu pagarinājumu, no kurienes mēs iegūstam. Tas ir no kāda pārskata, kādus parametrus mums jāpadod pārskatā un kur pēc tam mēs varam saņemt šo rezultātu. Tas mēs vienkārši iekonfigurējam šī pārskata darbināšanas sistēmā un, protams, mēs varam pāriet uz pašu pārskatu un veikt šīs te algoritmiskās izmaiņas. Un kā jau tas ir pārskatu rīks, Web Intelligence, tad šai rīkā ir visas pārskatu izstrādes iespējas, un kas ir labi biznesa objektam, ka šeit ir, faktiski lietotāji jau nestrādā ar SQL-iem un datubāzēm. Ja? Šeit ir tāds metadatu līmenis, un strādājot ar biznesā terminumos nosauktiem kaut kādiem elementiem, dimensijām, mērobjektiem,
atlasam šo informāciju. Tad biznesa lietotāji noteikti zina, kā pareizi atlasīt. Atskaišu rīks mums dod iespēju veidot formulas, tas ir no kaut kādiem vēsturiskiem faktiem izrēķināt termiņu pagarinājumu, piemēram, izpildes procentu. Un šādu rezultātu mēs varam piereģistrēt sistēmā kā vienu no informācijas avotiem un automatizēt izmantot reitingu sagatavošanā. Te piemērs arī līdzīgi kā ar kārtu, tad varam izmainīt nosacījumus un paskatīties, vai tie dati mums der, un ja neder, tad atkal atgriezties un labot. Jā. Tā, un šādi solīt pa solītim, vairāk pakāpju tad noteikums definējot, mēs varam kaut kādu gudrību ielikt sistēmā un samazināt iesaistīto darbinieku skaitu un automatizēt konkrētu funkciju veikšanu. Jā, un tas varbūt pie secinājumiem, ko es vēl gribu teikt, jā, ka tiešām, lai to izdarītu, tomēr tā vienotā platforma ar tām iespējām dažādām ir nepieciešama, jo savādāk tad mums ir tas viss jāveido no dažādām komponentiem, un tur var būt jauni izaicinājumi. Paldies, tas arī viss, ko gribēju pateikt.